Labrīt visiem klātesošiem deputātiem, nodaļu vadītājiem, speciālistiem, tiem, kas ir klātienē un attālināti. Varam, 9:00 varam uzsākt teritorijas attīstības komitejas sēdi. Sistēmā ir reģistrējušies visi 7 no 7 deputātiem, tāpēc mums ir kvorums, varam uzsākt komitejas darbu. Šīs dienas darba kārtībā mums ir 32 jautājumi. No tiem 2 papildus darba kārtības jautājumi, 31 ir tādi, par kuriem būtu jābalso, un ir informācijas, par kuru nav jābalso. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par darba kārtība ir apstiprināta un varam turpināt jautājumu izskatīšanu. Otrais darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības, Limbažu apvienības pārvaldes, Skultas pagasta rūpnieciskās komerciālās zvejas tiesību nomas, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos atklātās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Došu vārdu ziņotājai Aigai Briedei. Lūdzu. Tātad ir apstiprināta Limbažu novada pašvaldības, Limbažu apvienības pārvaldes, Skultas pagasta rūpnieciskās komerciālās zvejas tiesību nomas izsoles rezultāti, kas notika 4. augustā. Zvejas tiesību nomas tiesības bija uz 29 lucīšu murdiem un uz 10 gadiem. Un ir zināms izsoles uzvarētājs, un tālāk ir slēdzami attiecīgi līgumi ar konkrēto pretendentu. Lūgums apstiprināt. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Jā, lūdzu, Andri. Labrīt, kolēģi. Paldies. Jautājums ir vienkārši tāds izpratnē. Vai ir un kas tie par normatīviem dokumentiem, kas nosaka izsoles šo termiņu ilgumu, uz kādu notiek šī konkurē, uz kādiem uz ilgu laiku. Paldies. Tie ir par... Tur ir vairāk normatīvi aktus, tad man jāskatās, es nevarēšu uzreiz nocitēt, tas ir, kā saka, zvejas likums, un tie ir ministra gada noteikumi, un tas ir atkarībā no tā, ko ir jau konkrētais komersants saņēmis, kādas atļaujas licences, jo es patreiz esmu ziņotājs, jo ir atvaļinājumā personas, kam būtu jāziņo, un es apņēmos noziņot. Bet tad man būtu jāpārbauda precīzi, lai pateiktu konkrētos normatīvos aktus. Jā, lūdzu. Vārds Dagnim Straubergam, lūdzu. Tas ir, sveicināt kolēģi, tas ir noteikts ar likumu. Jā, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad es aicināšu uzsākt balsošanu par šo jautājumu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 3. darba kārtības jautājums par nomas līguma termiņa pagarināšanu tirzniecības vietai numur 15 Pasta ielā 2 Limbažos. Lūdzu vārdu ziņotājam Jurim Graudiņam. Labrīt. Pašvaldībā ir saņemts iesniegums par nomas līgumu pagarināšanu par tirzniecības vietas numur 15 Pasta ielā 2 Limbažos nomu. Izvērtējot situāciju, konstatēts, ka nepastāv šķēršļi, lai nevarētu turpināt iznomāt šo tirzniecības vietu jau esošajam nomniekam. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts un lūgums pagarināt vēl uz 6 gadiem.
stacionārās tirdzniecības vietas 15, noma, pastielā 2. Paldies! Jā, paldies. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 4. darba kārtības jautājums par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā zeme pie jūras 17 Limbažos, Limbažu novadā. Došu vārdu ziņotājai Līgai Viļčinskai. Labrīt. Šis īpašums ir tikko ierakstīts Vidzemes rajona tiesas zemes grāmatas datos, sastāv no zemes gabala un torņa, un plānots ir atsevināt. Par šo īpašumu arī šodienas darba kārtībā vēlāk tiks runāts un ziņots lēmuma projekts, bet konkrētais lēmuma projekts šobrīd ir par ceļa servitūta nodibināšanu. Pirms šī īpašuma virzīšanas atsevienāšanai pašvaldība nodibinās ceļa servitūtu. Šajā situācijā tas būs par labu Jūras ielas 17 4 īpašumiem. Īpašnieki ir vērsušies arī pašvaldībā ar vēlmi nodibināt šo ceļa servitūtu. Un Jūras ielas 17 šajā te zemes gabalā, ja tā var izteikties, ir 4 dzīvokļu īpašumi, kuriem ir domājamās daļas no Jūras ielas 17 zemes. Un līdz ar to visiem šiem 4 īpašumiem ir nepieciešams nodibināt ceļa servitūtu caur šobrīd pašvaldībai piedarošo zemi pie Jūras ielas 17 gabalu. Sagatavota arī ir schēma. Braucamais ceļš tātad 4,5 metru platumā, 20,05 metru garumā, ar kopējo platību 91 kvadrātmetrus. Tātad pēc lēmuma projekta un arī pēc domas sēdes mums nodaļai ir noteikts arī šo servitūta līgumu noslēgt un zemes grāmatas datos reģistrēt, tātad visos īpašumos, un atbildīgā, protams, ir nodaļas vadītāja. Paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Jā, lūdzu, Edmund. Man vienīgais pie lēmuma projekta nosaukuma varbūt vai rakstīt Jūras iela 17. Ja savāda pie Jūras 17. Viss tālāk ir viss iela minēta, bet tagad, sākumā. Tas zemes gabals arī tā saucās zeme pie Jūras 17. Mūsu zemes gabals ir zeme pie Jūras 17, un mēs dibinām servitūtu Jūras ielai 17. Tie ir 2 dažādi īpašumi. Jā, paldies par precizējumu. Lūdzu, Māris. Vai ir izskatīts citas alternatīvas, kā varētu nodrošināt piekļuvi pie šiem 4 dzīvokļu īpašniekiem? Jo es tās saprotu, ka pēc tam šis zemes gabals un ar visu to tiek plānots atsavināt, un ņemot vērā to, ka tur būs šis servitūts, tas ir kā apgrūtinājums, līdz ar to reāli vajadzētu būt tā, ka pašvaldības saņems mazāk naudiņu. Kāpēc nevarētu atsevišķi izdalīt zemes gabalu, lai varētu nodrošināt piekļuvi šiem 4 dzīvokļu īpašniekiem? Manā skatījumā tas nav finansiāli izdevīgi šobrīd veidot izdalīt servitūtu. Pirmkārt, šiem gabaliem citas piekļuves nav. Tā kā servitūts ir jādibina, manuprāt, viennozīmīgi tāpat. Un izdalīt šo ceļa servitūtu atsevišķi, es neredzu nekādu pamatojumu. Arī šī zemes pie Jūras 17 Sietele-Toveri, kuri vēlās atsevināt šo zemes īpašumu, viņi ir informēti par šī ceļa servitūta nodibināšanu. Viņiem nav pilnīgi nekādas pretensijas, tā kā es šeit nekādu problēmu nesaskatu. Es tomēr nesaņēmu atbildi par šo izdevīgumu. Principā, tas ir šī ceļa izdalīšana līdz piekļuvei. To principā tā kā būtu jāapmaksā tiem potenciālajiem pircējiem. Jebkurā gadījumā tad mēs principā uzliekot šo servitūtu, tā vērtība tam īpašumam noteikti samazinās. Viņa tik kategoriski nesamazināsies. Es to tā neuzskatu.
Es mazliet precizēšu. 2 apstākļi. Viens, jā, tas, ko Māris saka, varētu izdalīt, bet ir minimālās platības, kas ir noteiktas teritorijas plānojuma abos noteikumos, ko var izdalīt. Šobrīd mēs runājam par 91 kvadrātmetru, kas ir zem, kas neiztur vienkārši kritiku un minimālās platības, ko var nodalīt šāda mērķa labā. Un otrs, izmaksas noteikti par zemes sadali ir ievērojami lielākas nekā mēs varam šobrīd paredzēt servitūtu tiesības nodibināšanai. Tur jāskatās tīri summāri. Zemes ierīces projekts jau vien maksā kaut kādus 500 eiro. Mērniecība vismaz te pāris tūkstoši. Un tā kā, Līga varbūt var precizēt, bet man šķiet visu kopā ņemot tās izmaksas ir ievērojami lielākas. Projekts, es domāju, uz 1500 varētu pat būt. 2 jauni plāni, taču nē. Es zinu, ka mēs taču citos gadījumos, ka šos izmaksas tiek uzliktas par tiem potenciālam atsavinātājiem, ne jau pašvaldībai. Viņi vērsīsies pašvaldībā, ja vēršies to, lai atsavinātu šo īpašumu, un tad ar viņiem uzliek pienākumu atdalīt šo te zemi un visas tās darbības veikt pa saviem līdzekļiem. Kāpēc pašvaldībai šobrīd piekļuva šiem 4 īpašniekiem tiek nodrošināts ar pašvaldībai piederošo zemi. Mums it kā nekam tur nebūtu jābūt. Es varu līdz domas sēdēji painteresēties vērtētājiem, cik būtu šis iespējamais zaudējums, ja tur būtu apgrūtināts. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Slēdzu balsošanu. 7 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. Jā, lūdzu. Paldies. Attiecībā par otro jautājumu, ko mēs skatījām par šo te ilgtermiņa nomu. Cilvēki droši vien, ka zina, labi vai labāk zina, bet es nepavēltu uzdevu jautājumu un tikko ieskatījos interneta, dzīles, un tad man izmet sekojošu teikumu. Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos rūpnieciskās ieklās komerciālās zvejas rīku limitu piešķiršanu un attiecīgo tiesību nomas termiņu, kura maksimālais ilgums komercvejai ir līdz 5 gadiem, nosaka Ministra kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumi 918. Un tālāk nosaukums, un kas precizēti ar jaunākiem grozījumiem, kas stājās 26. gada 1. janvārī. Tā kā to vajadzētu precizēt, ja, par to termiņu. Man nav nekāda iebildumu, ja nosaka lielāku termiņu, un man nav nekas pretī, kad arī konkrētais varbūt šis te komersants to sasniegt, bet ja tas ir tikai likumīgi. Paldies. Paldies par komentāru. 5. darba kārtības jautājums par ceļu servitūta nodibināšanu īpašumā Smilšu ielā 1 Limbažu novadā. Došu vārdu ziņotājai Līgai Viļčinskai. Lūdzu. Jā, šeit vērsās persona, kurai pieder īpašums 2 personas Sārmas ielā 5 Limbažos. Vērsās pašvaldībā ar lūgumu arī nodibināt ceļu servitūtu uz pašvaldībai piederošo īpašumu Smilšu ielā 1 Limbažos. Pie šī zemes gabala Sārmas iela 5 šobrīd nav piekļuve. Izvērtējot visus iespējamos variantus, sagatavojām arī lēmuma projektu nodibināt reālu servitūtu caur šo te mūsu Smilšu ielas 1 Limbažos zemes gabalu par labu īpašumam Sārmas iela 5. Nodibināt ceļu servitūtu 7 metru platumā, nosakot kopējo platību 32 kvadrātmetri. Jā, tur ir bišķiņ kļūda palikusi, tad jānoņem no šie hektāri. Un sagatavots atbilstošs lēmuma projekts ar schēmu, arī ar abām šīm īpašniecēm no Sārmas ielas 5 es esmu jau
sazinājusies. Viņas arī zina šo te visu procesu, ka ir jāieraksta zemes grāmatās. Un, tā kā lūgums atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē. Jā, paldies. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 6. darba kārtības jautājums par zemes vienības apsītes Alojas pagastā reģistrēšanu zemes grāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda. Vārds ziņotājai Gunitei Meļķei Kažokai. Lūdzu. Labrīt. Zemes vienība apsītes Alojas pagastā 1,9 hektāru platībā ir rezervu zemes fondā iekļautā zemes vienība. Un saskaņā ar teritorijas plānojumu tā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Un, lai sakārtot īpašumu tiesības, ir lūgums lemt par zemes vienības reģistrēšanu uz Limbažu novada pašvaldības vārdu. Jā, paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 7. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Palejas 5 Alojas pagastā Limbažu novadā 2. izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu. Šī gada jūnijā tika organizēta dzīvokļu Palejas 5 Alojas pagastā izsole, dzīvokļu platība 30 kvadrātmetri. Tā sākotnējā cena bija noteikti 1260 eiro. Izsolē nereģistrējās neviens pretendents, līdz ar to tā tika atzīta par nenotikušu. Un saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumā noteikto, ja pirmā izsolē neviens nepārsola sākuma cenu, tad var rīkot otro izsoli, samazinot cenu par 20%. Un lūgums apstiprināt 2. izsoles organizēšanu ar sākuma cenu 1008 eiro. Jā, paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 8. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Krūmiņi Alojas pagastā Limbažu novadā atsevināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu. 28. maijā tika pieņemts lēmums uzsākt īpašumu Krūmiņu atsevināšanu. Īpašums sastāv no dzīvojamās mājas zemes 1,59 hektāru platībā, un tajā skaitā ir mežaudze 0,75 hektāru. Vērtētāja noteiktā īpašuma cena ir 19 000 eiro. Un lūgums apstiprināt izsoles noteikums un sākuma cenu. Jā, paldies. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 9. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Veckaņepes 1 brīvzemnieku pagastā Limbažu novadā nodošanu atsevināšanai. Lūdzu ziņojumu. Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāji ierosina atsevināt dzīvokli Veckaņepes 1 brīvzemnieku pagastā. Dzīvokļa platība ir 68,2 kvadrātmetri. Dzīvoklis ir ilgstoši neapdzīvots un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Pavisam mājā ir 4 dzīvokļi, 3 no tiem ir pašvaldības. Un lūgums apstiprināt dzīvokļu atsevināšanas uzsākšanu. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies. Slēdzu balsošanu.
Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 10. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nākotnes 10.2 brīvzemnieku pagastā Limbažu novadā nodošanu atsavināšanai. Lūdzu vārdu ziņojumam. Un šeit arī brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centra vadītāji ierosina atsevināt dzīvokļu nākotnes 10 dzīvokļu numuru 2 Puikulas stacijā, dzīvokļu platība 65,2 kvadrātmetri un dzīvoklis sliktā tehniskā stāvoklī. Un lūgums apstiprināt tā atsevināšanas uzsākšanu. Paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 11. darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu Lielā ielā 7 Staicelē Limbažu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vārds ziņojumam. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt telpas Lielā ielā 7 Staicelē, tā ir kultūras nama ēka, 45,7 kvadrātmetru platībā, saimnieciskai darbībai, masāžu kabineta un tam līdzīgām darbībām. Vērtētāja noteiktā nomas maksas sākuma cena ir 45,7 eiro mēnesī. Un lūgums apstiprināt izsoles noteikumus un sākuma cenu. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 12. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atvases 8 Staiceles pagastā Limbažu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA aprūpes namas Urga. Lūdzu ziņojumu. Ir saņemts iesniegums no SIA aprūpes nama Urga ar lūgumu noslēgt bezatlīdzības lietošanas līgumu nekustamajam īpašumam atvas 8 Staiceles pagastā. Līdz šim šo dzīvokli jau izmantoja aprūpes nama pakalpojumu sniegšanas vietas Veckabi Staiceles pagastā arhīvu materiālu glabāšanai. Un šādam mērķim arī tiek lūgts pagarināt šo iepriekšējo līgumu. Lūgums atbalstīt nekustamā īpašuma atvas 8 nodošanu bezatlīdzības lietošanā aprūpes namam. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 13. darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6684 005 0278 Vidrižu pagastā Limbažu novadā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemi. Vārds ziņojumam Taigai Vankai, lūdzu. Labrīt! Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības lēmumu par Limbažu novada piekritīgām zemēm Vidrižu pagastā tika izbeigtas lietošanas tiesības zemes lietotājiem par 0,1 hektāru platību. Par zemi netika noslēgti nomas līgumi un pamatojoties uz likuma, zemes vienība jāieskaita valsts rezerves fondā. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 14. darba kārtības jautājums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6684 003 0359 un 6684 003 0300 Budieši Vidrižu pagastā Limbažu novadā reģistrēšanas zemesgrāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda. Lūdzu ziņojumu. Zemes vienības tika ieskaitītas valsts rezerves fondā ar Limbažu novada domas lēmumu.
Tātad zemes vienība ar platību 0,46 hektāri, otra zemes vienība ar 0,4133 hektāru platībā. Būtu jāieskaita, tātad jāreģistrē zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz zemes pārvaldības likumu. Tātad lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 15. darba kārtības jautājums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 667601305117 Skultas pagastā Limbažu novadā reģistrēšanu zemes grāmatā uz Limbažu novada pašvaldības vārda. Lūdzu ziņojumu. Zemes vienība ar platību 0,07 hektāru platībā tika ieskaitīta zemes rezerves fondā. Un zemes vienību vajadzētu tātad reģistrēt zemes grāmatas datos uz Limbažu novada pašvaldības vārdu, pamatojoties uz zemes ierīcības pārvaldības likumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 16. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu ar kadastra numuru 660100601114 zeme pie jūras 17 Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu. Lūdzu ziņojumu. Limbažu novada pašvaldībā tiks saņemts juridisks personas iesniegums, kurā persona lūdz atsavināt šo nekustamo īpašumu zeme pie jūras ielas 17. Zemes vienība sastāv no 289 kvadrātmetriem. Uz zemes vienības ir inženierbūve, sakaru tornis un ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemes grāmatas nodaļā. Juridiskai personai ir īres līgums uz 6 gadiem, tātad līdz 32. gadam, ar mērķi mobilās telefona bāzes stacijas izvietošanai uz sakaru torņa infrastruktūras. Limbažu novada apvienības pārvalde piekrīt šī īpašuma atsavināšanai. Tā kā šis īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, tas atsavināms likumā noteiktajā kārtībā. Lūgums lemt par šī īpašuma atsavināšanu un virzīt uz domas sēdi. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Jā, lūdzu, Māris. Man ir jautājums tāds, vai šajā gadījumā pretendents uz šo nekustamo īpašumu un inženieru būvi varētu būt tikai šis te nomnieks? Nē, tiks rīkot izsola, kurā varēs pieteikties jebkura persona. Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Edmunds? Jā, lūdzu. Ne? Zeme pie jūras ielas 17 nosaukums. Kadastrā var redzēt, zeme pie jūras ielas 17 ir šiem zemes gabalam nosaukums. Varbūt ir adrese. Jā, tāds ir nosaukums. Tātad šis nosaukums zeme pie jūras ielas 17. Jā, Edmunds varbūt arī precīzi arī norādīja. Šobrīd lēmumu projektu nosaukumā zeme pie jūras 17. Lemjošajā daļā pirmajā punktā ir pēdiņās zeme pie jūras ielas 17. Tur, paldies Edmundam par vērību, tur nepieciešams tehniski salabot un vārdu ielas izņemt laukā. Jā, paldies. Ja vairāk precizējumu vai jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 17. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu ar kadastra numuru 6601 900 2575 Dārza iela 14 Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu. Lūdzu vārdu ziņojumam. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa numuru 14, 25,7 kvadrātmetru platībā. Tām ir kopīpašuma domājamās daļas no būvēm, 4 un zemes vienību. Šis īpašums ir Limbažu novada pašvaldībai piekrītošs un reģistrēts zemesgrāmatas nodalījumā. Dzīvoklis nav izīrēts un Limbažu apvienības pārvalde ir šī dzīvokļa atsavināšanas procesa ierosinātājs, jo dzīvoklim nepieciešami ļoti lieli finansiāli ieguldījumi. Tā kā nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, tas atsavināms likumā noteiktajā kārtībā. Lūgums lemt par šī dzīvokļa atsavināšanu un virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 18. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu ar kadastra numuru 6652 008 0080 Mucnieki Katvaru pagastā Limbažu novadā atsavināšanu. Došu vārdu ziņojumam, lūdzu. Limbažu novada pašvaldībā saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu atsavināt šo īpašumu, jo uz šī īpašuma atrodas personai piederošas būves. Nekustamais īpašums Mucnieks sastāv no zemes vienības ar 0,7341 hektāru platību un ir pašvaldībai piederošs. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un kūts, kura ir reģistrēta zemesgrāmatu nodaļā kā ēku būvju īpašums. Īpašniekam ir noslēgts likumiskās zemes lietošanas nomas līgums, un šis īpašums būtu atsavināms. Katvaru pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs piekrīt īpašumu atsavināšanai. Lūgums lemt par šī īpašuma atsavināšanu un virzīt uz domas sēdi. Paldies par ziņojumu. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, skatos, ka čatā kaut kas ierakstīts. Vai varētu mazliet parādīt? Ļoti grūti salasīt, bet... Jā, paldies par precizējumu. Tātad par attiecīgo lēmumu projektu nav nekādu komentāru. Vai radušies jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. Jā. 19. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumu ar kadastra numuru 6601 900 2574 Dārza iela 1411 Limbažos, Limbažu novadā atsavināšanu. Lūdzu ziņojumu. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa numuru 11, 22,5 kvadrātmetru platībā, kā arī domājamās daļas no būvēm, 4 un zemes vienību. Ir Limbažu novada pašvaldībai piekrītoši un reģistrēts zemesgrāmatā. Dzīvoklis nav izīrēts un Limbažu apvienības pārvalde piekrīt šī dzīvokļa atsavināšanai, jo dzīvoklim nepieciešami ļoti lieli finansiāli ieguldījumi. Tā kā nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, lūgums to atsavināt un lemt
par šī dzīvokļa atsevināšanu virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 20. darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6680 001 1600 Stārķi 23 Umurgas pagastā Limbažu novadā iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu. Limbažu novada pašvaldībā tika saņemts divu personu iesniegums par šī dārza iznomāšanu ar mērķi personiskās palīgsaimniecības vajadzībām. Saskaņā ar noteikumiem par nomas iespējām tika ievietota informācija Limbažu novada pašvaldības mājaslapā un līdz noteiktam termiņam pieteicās tātad šīs divas personas. Līdz ar to ir organizējama nomas tiesību izsola. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu, ir jārīko nomas tiesību mutiski izsola ar augšu ejošu soli. Izsoles sākuma cena ir 28 eiro gadā bez PVN. Lūgums apstiprināt izsoles cenu un izsoles noteikumus un virzīt šo lēmumu projektu uz domas sēdi. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 21. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6680 005 0106 Augstrodzes Jaunzeme Umurgas pagastā Limbažu novadā izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu. Limbažu novada doma pieņēma lēmumu par šī nekustamā īpašuma Augstrodzes Jaunzeme atsavināšanu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 3,44 hektāru platībā un būvēm Kūti un Šķūni un pieder Limbažu novada pašvaldībai. Tā kā nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, tas atsevināms un pārdodams izsolē par 22 900 eiro. Šī ir tā nosacītā cena. Lūgums apstiprināt sākuma cenu un izsoles noteikumus un virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 22. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6684 001 0549 Sārmes Vidrišu pagastā Limbažu novadā izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu. Limbažu novada doma pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Nekustamais īpašums Sārme sastāv no vienas zemes vienības 1,77 hektāru platībā un reģistrētas zemes grāmatā. Tā kā nekustamais īpašums Sārmes nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, tas atsavināms un pārdodams izsolē. Nosacītā cena ir 9000 eiro. Lūgums apstiprināt izsoles noteikums un sākuma cenu un virzīt uz domas sēdi. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 23. darba kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamajam īpašumam Jaunkroga Ziemeļblāzmās kultas pagastā Limbažu novadā 1.1 redakcijas apstiprināšanu. Vārds ziņojumam Ilonai Zeltiņai. Lūdzu.
Es ļoti atvainojos, Ilona, mēs jūs nedzirdam. Izskatās, ka tehniskas problēmas mēs šobrīd joprojām nevaram dzirdēt. Vai tagad dzirdat? Jā, paldies, dzirdam. Atvainojiet par tehnisku problēmu. 2022. gada 27. janvārī Limbažu doma pieņēma lēmumu par datā plānojuma nekustamajam īpašumam Jaunkrūga zemnieki Ziemeļblāzmās Kultas pagastā. Izstrādes uzsākšana apstiprināja arī darbu uzdevumu. Tikai tagad šajā gadā, 2026. gada martā, Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma un teritorijas plānojuma nodaļa pieņēma lēmumu par datā plānojumu nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana noritēja laikā no 30. marta līdz 28. aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta attālinātā formā šā gada 14. aprīlī. Sanāksmē nepiedalījās neviens iedzīvotājs, ieinteresētā persona. Par datā plānojumu kopumā saņemti 8 institūciju atzinumi. 7 atzinumi ir pozitīvi. Iebildumus izteica Latvijas valsts ceļi, taču šie iebildumi tika izskatīti satiksmes drošības komisijā un sekojoši iebildumi netiek ņemti vērā, jo ir pamatojums, kas ir atspoguļots izstrādes vadītāja ziņojumā. Līdz ar to tātad datā plānojums ir izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem un ir apstiprināms. Ņemot vērā to, ka arī šajā Latvijas valsts ceļi atzinumā bija norādīti attālumi no valsts autoceļa, kas būtu jāievēro dzīvojamo ēku apbūvei, tad šie papildinājumi tiek iestrādāti, taču tās neskar trešo personu intereses, līdz ar to sagatavojam arī 1.1 redakciju. Caur teritorijas attīstības plānošanas sistēmu tika saņemta arī vienas fiziskas personas 3 iesniegumi. Uz iesniegumiem ir sniegtas atbildes un ir daļēji arī ņemts vērā, iestrādājot šos nosacījumus par gājēju kustību datā plānojuma teritorijā. Šie labojumi ir veikti, ir ievietoti sistēmā, un tātad ir apstiprināma šī datā plānojuma 1.1 redakcija. Papildus tam arī šajā datā plānojumā, lai process ietu tālāk uz priekšu, pie šī lēmuma arī tiek noteikta jaunajā datā plānojuma teritorijā Adiemindas iela, tiek piešķirts ielai nosaukums. Tā lūdzu pieņemt lēmumu par šī lēmuma tālāk virzību uz domas sēdi. Paldies! Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. Paldies. 24. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Pastielā 2 Limbažos Limbažu novadā tirdzniecības vietas numur 36 iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Došu vārdu ziņotājam Artim Ārgalim. Limbažu novada pašvaldībā ir 2 tirdzniecības vietas, un attiecīgi pašvaldības funkcija veikšanai tās šobrīd nav vajadzīgas un tiek plānots izdot arī izsolē lūgums apstiprināt un nodot iznomāšanai tirdzniecības vietu numur 36 Pastielā 2
Limbažos, Limbažu novadā, nosakot izsoles sākotnējo cenu 54,07 eiro centi mēnesī. Pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un no 1. janvāra līdz 31. martam 61,18 eiro mēnesī. Tātad no 1. aprīļa līdz 31. decembrim, un iepriekš minētais no 1. janvāra līdz 31. martam. Paldies! Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdz balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 25. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma pastielā 2 Limbažos, Limbažu novadā, tirzniecības vietas numur 37, iznomāšanu un nomstiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vārdu ziņojumam Artim Ārgalim. Lūdzu. Jā, tad identiskā iepriekšējais jautājums arī šeit tikai tirzniecības vieta numur 37 tiek nodota iznomāšanai izsoles kārtībā pastielā 2 Limbažos. Tātad ar sākotnējo nosacīto cenu 54,07 eiro centi mēnesī plus pievienotās vērtības nodoklis no 1. janvāra līdz 31. martam un 61,18 eiro centi plus pievienotās vērtības nodoklis no 1. aprīļa līdz 31. decembrim. Ar iespējamo līguma termiņu 6 gadu. Paldies! Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 26. darba kārtības jautājums. Par šo jautājumu ziņošu es. Limbažu apvienības pārvaldes vadītājs ir prombūtnē, tāpēc palūdzu noziņot. Tad 26. darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības kustamās mantas, mežu cirsmas īpašumā Vīgriezes, Grīslīši un Stiebriņi, Katveru pagastā Limbažu novadā izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad šajā jautājumā Limbažu novada pašvaldības īpašumā ir norādīti 3 nekustamie īpašumi. Katveru pagastā Vīgriezes 2,23 hektāru platībā, Grīslīši 2,92 hektāru platībā un Stiebriņi 0,3339 hektāru platībā. Īpašumam attiecīgi, lai uzsāktu koku ciršanu, šajos īpašumos ir saņemta 2 valsts meža dienesta apliecinājumi. Īpašumam Vīgriezes 2026. gada 7. aprīļa apliecinājums Kelcertē 2 nogabalos ar kopējo izcertamo apjomu 587,09 kubikmetri, 1,42 hektāru, 0,48 hektāru platībās. Tad otrs saņemtais apliecinājums īpašumam Grīslīši 2026. gada 7. augusta apliecinājums Kelcertē ar izcērtamo koksnes apjomu 624,36 kubikmetri, 0,87 hektāru platībā. Un trešajam īpašumam Stiebriņi, šī ir nemeža zeme, plānotā izstrāde 0,26 hektāru platībā ar koksnes apjomu 101,95 kubikmetri. Par koku ciršanu nemeža zemē valsts meža dienesta ciršanas apliecinājumu neizsniedz. Tāpēc šajā gadījumā par šo īpašumu atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes izsniegs pašvaldība. Atbilstoši publiskās personas mantas atsevināšanas likumam, mantas atsevināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, izvērtējot konkrētos mežu nogabalus, secināts, ka koksnes resursi nav nepieciešami pašvaldības iestāžu darbam, tādēļ pamatveids to realizācijai ir pārdošana izsolē. Sagatavotais lēmuma projekts tātad paredz atsevināt Limbažu novada pašvaldības kustamo mantu minētās meža cirsmas, tās pārdodot elektroniskā izsoļa vietnē ar augšupējošu soli, apstiprināt izsoles nosacīto cenu 61,100 eiro apmērā, apstiprināt 1. punktā minētās pašvaldības kustamās mantas elektroniskās izsoles noteikumus, papildus izsolē nosolītai cenai izsoles uzvarētājs maksā pievienotās vērtības nodokli atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likuma
141. pantam. Atbildīgo par lēmumu izpildu noteikti pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijas priekšsēdētāju, kontroli par lēmumu izpildu uzdot Limbažu novada pašvaldības izpildu direktoram. Aicina komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to izskatīšanai Limbažu novada domes sēdē. Pirms mēs varbūt pārējām tālāk, es esmu sazinājies arī ar apvienības speciālistiem un pamanīju, kad ir nepieciešami daži precizējumi attiecībā uz lēmumu projekta skaidrojošo daļu 3. rindkopā ir norādīts nekorekti pagasts, tur Limbažu pagastu vietā būtu jāprecizē uz Katvaru pagasts attiecībā uz īpašumu Grīslīši un izsoles noteikumos būtu nepieciešams arī precizēt, pateikšu tā, būtu nepieciešams tā. Būtu tā, izsoles noteikumos cirsmes pirkuma līgumā lūgums šim lēmprojektu sagatavotājam 5. daļa pircēja tiesības un pienākumi 5.1.2 punkts pēc cirsmes izstrādes visas teritorijā esošie celmi un to virzemes sakņu daļas jāsafrēzē ne mazākā 10 līdz 20 cm dziļumā zem esošā dabiskā zemes līmeņa. Šī ir norma, kurai būtu jābūt par pienākumu izsoles uzvarētājam arī izdarīt. Līdz ar to lūgums 5.1.2 punktu no pircēja tiesībām pārcelt uz 5.2 sadaļu pie pircēja pienākumiem. Šo normu es esmu saskaņojis un ir secināts, ka vienkārši tehniski nav iekopēts pareizajā rindkopā. Tas būtu attiecībā uz lēmumu projektu, vai deputātiem ir radušies kādi papildus jautājumi? Jā, lūdzu, Māri. Es lūdzu precizēt, tātad meža cirsmu īpašums Stiebriņi, tātad ir šī nosacītā vērtība, tad Vīgriezes un Grīslīši, vismaz es te neatrodu. Par kuru sadaļu ir runa? Lēmumu projektā, Lēmumu lemjošā daļa, 1. punkts, 1.1, tātad Vīgriezes, 1.2 ir Grīslīši un 1.3 ir Stiebriņi. Tātad Stiebriņiem ir norādīts izsoles nosakot izsoles nosacīto cenu 71,000. Savukārt Vīgriezes un Grīslīši es tā kā nemāku atrast. Šī sākuma cena ir par visām 3 cirsmām kopā. Tad iznāk tā, ka viņš tā kā nevarēs atsevišķi piedalīties? Nē, šobrīd sagatavotajā lēmumu projektā pēc man pieejamās informācijas par visu cirsmu kopējā vērtība nosacītā cena ir 61,100 eiro. Bet viņš nav korekts. Mēs visticamāk, viņš ir 1.1, 1.2, 1.3 ir gājusies komata, nosakot izsoles nosacīto cenu visām cirsmām kopumā. Varbūt ir nepieciešams papildināt ar 1.4 punktu. Jautājums patiesībā tāds. Par visām cirsmām kopumā. Tā mēs varam, bet tas iznāk tā, ka principā es nevaru pretendēt uz atsevišķu cirsmu. Visas 3 cirsmas tiek realizētas vienā izsolē. Bet tā mums ir tā ierasta praksa, man liekas, ka tā kā ir... Šāds sagatavots lēmuma projekts, es grūti komentēt. Tāds tiek virzīts. Ir šobrīd ģeogrāfiski visi šie nogabali atrodas viens aiz otru. Visi šie īpašumi. Viņi atrodas vienā vietā. Jā, lūdzu, došu komentāru Aigai, lūdzu. Jā, es ierosinātu šo te 1.3 punkta pēdējo teikumu, kur ir nosakot izsoles nosacīto cenu, pārcelt vienkārši uz 1. punkta augšu kustamo mantu, nosakot nekustamā īpašuma nosacīto cenu, un pēc tam tad nāk visas šīs te uzskaitījums, jo viņš attiecās uz visām 3 savādāk, jā, viņš ir pārprotams. Jā, paldies. Vienkārši parediģēt. Jā, tad lūgums arī piefiksēt un šo te
attiecīgo teikuma daļas turpinājumu pārcelt uz pirmās daļas, jā, pirmo daļu pirms kolajām. Ok? Jā, lūdzu, Edmund. Es varbūt piekrīstu Mārim, kad vajadzētu viņus sadalīt 3 daļās tomēr. 3 īpašumi, 3 cirsums, lai, jo varbūt, ka kopējā summa ir liela, kur viens komersants nevar pacelt. Tiksim, 3 ciršanas biļetes, 3 īpašumi un 3 summas, un vienkārši grūtāk varbūt izsolīt, sarežģītāk, ilgāks process, bet sadalīt īpašumu 3. Jā, tas, ko noteikti es ar apvienības pārvaldi esmu runājis pirms ziņojuma, ka visi šie īpašumi atrodas vienā vietā. Viņi ir nelielās platībās viens aiz otra, un tīri geogrāfiski lielāku interesi pretendents var izrādīt, ja visu šo saskata kā vienotu veselumu. Viņi atrodas vienkārši viens aiz otru geogrāfiski, un tāpēc tas priekšlikums no Limbažu apvienības pārvaldes nāca arī, ka visu šo saredz kā vienotu izsoli, nesadalot un nesarežģījot arī visu pēc tam administratīvo procesu, jo katrs šis izsoles process tad būtu iespējams ar kādu citu pretendentu jāsaskaņo, un tīri praktiska iemesla dēļ šāds piedāvājums arī ir izveidots. Es domāju, ka tīri racionāli un tīri arī saprotami, ka tas būtu arī interesantam, varbūt saistošāk, skatoties to kopēju apjomu. Jā, lūdzu, Māri. Bet es arī vēlreiz atgriežos, man liekas, mūsu ar Edmundu tās domas sakrīt, jo es domāju, mazāks komersants, viņiem vienkārši nebūs finansiālās iespējas piedalīties šajā izsolē. Vai viņiem labi, ja tā sākuma cena jau 61,000, jā? Ja tur principā parasti jau viņi es nezinu, par cik procentiem paliek lielāki. Bet ja pārējie kolēģi neko tādu nesaskata, es arī vajag neuzstājas to. Mēs varbūt varam līdz tai domas sēdē vēl noprecizēt šo visu, bet, varbūt, lai nekavētu procesu, mēs varam virzīties tālāk. Labi, tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un ar piefiksētajiem komentāriem un precizējumiem tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 27. darba kārtības jautājums par Limbažu nodu pašvaldības konkursu Limbažu nodu gada uzņēmums 2025 īstenošanu 2026. gadā. Došu vārdu ziņotājai Sabīnai Stūrē, lūdzu. Gadi tradicionāli organizē konkursu Limbažu novada gada uzņēmums, lai apzinātu un godinātu Limbažu novada uzņēmējus, kur aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē. Sekmēt uzņēmēju darbības vides un ekonomisko attīstību Limbažu novadā, kā arī, lai veicinātu Limbažu novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizētu labās uzņēmēju darbības prakses piemērus novadā, stiprināt lokālu patriotismu un veicināt sabiedrības izpratni par uzņēmēju darbību. Arī 2026. gadā plānots organizēt konkursu Limbažu novada gada uzņēmums 2025, kurš tiks organizēts, ievērojot Limbažu novada pašvaldības konkursu Limbažu novada gada uzņēmums nolikumu, kas apstiprināts Limbažu novada domē ar 22. augusta 24. gada sēdes lēmumu numur 598. Lūgums atbalstīt iecer 2026. gadā rīkot šo konkursu. Limbažu novada gada uzņēmums 2025, nosakot pretendentu pieteikšanu no 2026. gada 31. augusta līdz 27. septembrim. Lūgums lēmumu projektu virzīt izskatīšanā Limbažu novada domas sēdē. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu uzsākt balsošanu.
Tā, Andri. Paldies. Slēdz balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 28. darba kārtības jautājums par biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidei Limbažu novadā Solas uzņēmējdarbībā nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu ziņojumu. Jā, tad biznesa ideja konkurss skolēnu mācību uzņēmumu izveidē Limbažu novadā Solas uzņēmējdarbībā ir plānots organizēt jau 2. gadu. Un tā kā spēkā esošajā nolikumā ir nepieciešams būtisks un apjomīgas izmaiņas, tā skaitā par naudas balvu apmēriem, tad ir izveidots jauns konkursu nolikums, kuru nepieciešams apstiprināt, lai varētu organizēt konkursu 2026. gadā. Gribu piebilst, ka šīs izmaiņas tiek veiktas arī sadarbojoties ar skolām, kuras iesaistās šajā konkursā, tā skaitā arī ar Limbažu novada speciālo pamatskolu. Un tad varbūt informēšu par būtiskākajām izmaiņām, kas ir veiktas šajā nolikumā, salīdzinot ar jau iepriekšējā gada nolikumu. Tātad ir precizēts, kas ir pretendenti. Iepriekš tad bija minēts, ka pretendenti var arī būt individuāli skolēni, bet šobrīd ir precizēts, ka tie ir komandās no 2 līdz 5 skolēniem. Tad ir pievienots jauns termins nolikumā, kā speciālās pamatskolas grupa, kas ir Limbažu novada izglītības iestādes, kuras īsteno speciālās izglītības programmas. Tad ir noteikts, ka konkursu uzvarētāji ir 8, līdz šim bija 6. Un ir paplašināts šis skolēnu grupu skaits, kurās tad var saņemt naudas balvas. Un tad šobrīd atsevišķi ir izdalīta pamatskolas grupa, 4. līdz 6. klase. Iepriekš pamatskolas grupa bija kopā, bet aprunājoties ar skolām, tad tika sniegts priekšlikums izdalīt tomēr šos mazākos skolēnus atsevišķi. Un tad šajā grupā tiktu pirmai vietai naudas balva 150 eiro apmērā. Un tad attiecīgi tiek izdalīta arī 7. līdz 9. klašu pamatskolas grupa, kurā naudas balvas būtu tad pirmai vietai 350 eiro, otrai 250 un trešai vietai 150 eiro apmērā, ka tas bija jau arī iepriekšējā gadā. Un arī ir izdalīts arī atsevišķi speciālās pamatskolas grupa 4. līdz 9. klasei, kur pirmai vietai ir iespējams iegūt 200 eiro apmērā. Arī šis priekšlikums ir Šis punkts ir izstrādāts sadarbībā ar skolām, tad, lai šī konkurence šiem speciālās izglītības programmu bērniem būtu atsevišķi. Un vidusskolas grupā nemainīgi paliek 3 vietas, taču ir palielināti šie naudas balvu apmēri uz pirmajā vietā 500 eiro, otrajā vietā 350 eiro un trešajā vietā uz 250 eiro. Tāpat vēl ir pievienots nosacījums, ka konkursā pretendents nevar piedalīties atkārtoti ar to pašu biznesa ideju, ja pretendents iepriekšējos konkursos ir uzvarējis un ieguvis naudas balvu. Un ir vēl veikti daži netik būtiski varbūt papildinājumi un vēlos informēt, ka vakardien pirmā pielikuma noslēgumā tika pievienots vēl viens teikums, kur ir minēts, ka parakstot pieteikumu pretendents apliecina, ka iepriekšējos konkursos nav uzvarējis un ieguvis naudas balvu par šajā pieteikumā aprakstīto biznesa ideju. Tad lūdzu apstiprināt Limbažu novada pašvaldības konkursu, biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē Limbažu novadā Solas uzņēmējdarbībā nolikumu saskaņā ar lēmumu projektu pielikumu. Un ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudētu biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē Limbažu novadā Solas uzņēmējdarbībā nolikums, kas apstiprināts ar Limbažu novada domas 28. augusta 25. gada sēdes lēmumu numur 567. Lūgums lēmumu projektu virzīt izskatīšanai Limbažu novada domā. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi?
Ja jautājumu nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 29. darba kārtības jautājums par Limbažu novada pašvaldības biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidei Limbažu novadā solis uzņēmējdarbībā īstenošanu 2026. gadā. Lūdzu ziņojumu. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar iepriekšējo, tātad Limbažu novada pašvaldība 2026. gadā organizēs biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē Limbažu novadā solis uzņēmējdarbībā. Un konkursu nolikuma 7. punkts nosaka, ka konkursu īstenošanai finansējums ir no Limbažu novada pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzētā finansējuma šim mērķim. Un konkursu pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts ar Limbažu novada domas sēdes lēmumu. Konkursu nolikuma 20. punkts nosaka, ka konkursu pieteikumus vērtē domas apstiprināt konkursu vērtēšanas komisiju, kuras sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs un 4 komisijas locekļi. Lūdzu noteikt 2026. gada biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē Limbažu novadā solis uzņēmējdarbībā kopējo budžetu 2200 eiro apmērā, kas plānots ir 2026. gada budžetā. Tāpat arī nepieciešams noteikt konkursu pieteikumu iesniegšanas periodu no 2026. gada 28. septembra līdz 30. oktobrim. Un lūdzu apstiprināt 2026. gada biznesa ideju konkursu skolēnu mācību uzņēmumu izveidē Limbažu novadā solis uzņēmējdarbībā vērtēšanas komisija šādā sastāvā, kāds norādīts ir lēmuma projektā. Es varbūt nepārlasīšu, bet šis sastāvs ir redzams. Un lūdzu lēmumu projektu virzīt izskatīšanai Limbažu novada domas sēdē. Man vēl ir piezīme, būtu nepieciešams arī lēmumu projekta izklāstošajā daļā piekoriģēt šos te nolikuma punkta numerāciju. Es varbūt tad sazināšos ar lietvedi, jo es pārlasot šo lēmumu projektu. Un tur ir veicams izmaiņas, bet es noziņoju ar korektajiem punktiem. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. 30. papildus darba kārtības jautājums par zemes nomas līgumu slēgšanu ar akciju sabiedrību CATA par zemes gabalu stacijas ielā 7 Limbažos. Vārds ziņotājam Artim Ārgalim. Lūdzu. Jā, tad mums ir noslēgts zemes nomas līgums ar CATU par šo zemes gabalu stacijas ielā 7, un šobrīd tātad arī vēlamies turpināt šo pašu līgumu. Tālāk arī izmantot dažādām pašvaldības vajadzībām, kā īslaicīgai novietnē, kā arī īslaicīgai stāvvietu izmantošanai un tam līdzīgi. Ilgtermiņā domājot varbūt arī par stāvlaukumu izbūvu tādai publiskai lietošanai, kas jau būtu ikdienas lietošanā, uzlabojot arī saguma kvalitāti. Un šo te, uzlabojot saguma kvalitāti, iespējams arī uz cieto kādreiz. Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot. Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. Jā, Māri, lūdzu. Viens precizējuši jautājums, vai tīri teorētiski viņi paredzēs arī, ka mēs varēsim viņu tā kā uzteikt to nomas līgumu.
Jā, jebkurā gadījumā mums bija arī saruna. Mums tātad bija 2 atklāti līgumi ar CAT. Viens par šo, otrs bija un šobrīd noslēdzies. Un mēs arī tā kā vienojāmies par to, ka pagarināt nav nepieciešamība. Bija saistībā ar šo pie autoostas perona izbūvu, kur savā laikā dēļ apvadceļu vajadzēja uzlikt. Un tas vairs nav aktuāli. Un tur viņi turpinā. Un šo mēs arī pārunājām. Viņš CATai pēc būtības nav vajadzīgs, un viņi jebkurā laikā ir gatavi darīt jebkādas kustības ar šo zemes gabalu, gan atsavināt, gan, tā skaitā arī atsavināt pašvaldībai kaut kādu konkrētu mērķu vārdā, vai arī nelikt nekādus šķēršļus turpināt nomāt ar dažādām apbūves tiesībām, stāvlokumiem un tam līdzīgi. Vai tur, piemēram, nākotnē taisot arī kādu to park and ride stāvlaukumu vai tam līdzīgi, ja tas attīstās kādā brīdī ar šo sabiedrisko transportu. Tā kā tur ļoti laba komunikācija bez strīdiem par šiem zemes gabaliem un nomas un jebkādām citām attiecībām. Paldies! 31. darba kārtības jautājums, papildus darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6684 001 0548 Dzelmītes Vidrišu pagastā Limbažu novadā izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu vārdu ziņotājai Taigai Vankai. Doma ir pieņēmusi lēmumu par šī nekustamā īpašuma Dzelmītes atsavināšanu. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 0,94 hektāru platībā un pieder Limbažu novada pašvaldībai. Tā kā nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai, tas atsavināms un pārdodams izsolē par nosacīto cenu 5000 eiro. Lūgums apstiprināt izsoles noteikums un sākuma cenu un virzīt šo lēmumu projektu uz domas sēdi. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem radušies jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu uzsākt balsošanu. Andri? Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 7 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz izskatīšanu domas sēdē. Visi lemjošie jautājumi ir izskatīti. Es izmantošu izdevību informācijās, vēlējos noziņot par ilgspējīgas attīstības stratēģijas virzību. Tātad 8. jūlijā mēs esam nosūtījuši vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei un veselības inspekcijai sniegt viedokli par to, vai nepieciešamība veikt strateģisku ietekmes uz vidi novērtējumu ilgspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas ietveros, uz ko mums diezgan grūti un ilgi nāca atbildes. 14. jūlijā mēs saņēmām veselības inspekcijas atbildi, viedokli, un tikai 7. augustā Dabas aizsardzības pārvaldes viedokli par strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Šajā sakarā abas institūcijas viedokļos par nepieciešamību veikt strateģisku ietekmes uz vidi novērtējumu izsaka tādu atbalstu. Šajā stratēģijas grozījuma sakarā abas iestādes uzsver, ka plānotās izmaiņas nav tikai tehniski labojumi, bet arī būtiski skar atjaunojamās enerģijas infrastruktūru, piekrastes ūdens saimniecību, dabas teritoriju aizsardzību. Līdz ar to speciālisti arī norāda uz potenciāliem riskiem bioloģiskajai daudzveidībai, ainavas integritātei un iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Šajā sakarā arī par saistībā ar vēja parku attīstību. Tas, ko varbūt ir jāizceļ, Dabas aizsardzības pārvalde uzskata par nepieciešamību veikt arī šo kumulatīvo vērtējumu ietekmi. Tas visā Latvijā ļoti izplatīti dažādu pētījumu sakarā un kā uzstādījums un kā kritērijs, kā mērījuma indikators, kā pilnvērtīgi analizēt atsevišķi lokāli šādus te jautājumus, bet šī kumulatīvās ietekmes izvērtēšana būtu svarīga, jo citkārt mēs nevarētu pilnvērtīgi analizēt atsevišķi lokālu projektu līmenī šādus jautājumus, kas ir pieminēti iepriekš.
Līdz ar to arī secinājumos abas institūcijas viennozīmīgi rekomendē piemērot pilnu novērtējumu procedūru, lai nodrošinātu vides un sabiedrības veselības apsvērumu integrēšanu attīstības plānošanai. Līdz ar to nākošais pēc plāna rīcības solis mums ir jāsagatavo iesniegums valsts vides dienestam. Gala lēmumu pieņemšanai šobrīd šo iesniegumu mēs vēl gatavojam. Rūpīgi apkopojam arī visus argumentus tajā vides pārskatā vai attiecīgi strateģiskajā ietekmes vidu novērtējumā, kas mums šobrīd ir spēkā, jo pēc mūsu ieskatiem ļoti daudzas lietas jau ir izvērtētas, un mēs arī pašā darba uzdevumā skaidri esam norādījuši, ka mēs vēlamies precizēt tādas, teiksim, šīs vadlīnijas teritorijas plānošanai, lai vienkārši precizētu un konkretizētu lietas, kuras varbūt nav izvērstas un skaidrotas viennozīmīgi. Līdz ar to šis jautājums šobrīd ir aktuāls. Mēs bijām sagatavojuši arī lēmumu projektu par izmaiņām termiņos un ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes sakarā arī uz šo te nepieciešamību pārskatīt šo plānu. Jo šobrīd mēs nedaudz arī novirzamies tādā gadījumā no kopējā projekta darbā grafika. Līdz ar to mums iespējams būs pēc valsts vides dienesta konsultācijām arī jāpieņem lēmumu par izmaiņām šajā te pieņemtajā izstrādes procesā un noteiktajos izpildes termiņos. Un par to mēs noteikti tad arī ziņosim, ko līdz mums būs šis galīgais valsts vides dienesta atzinums. Bet citkārt mēs strādājam arī pie pirmās redakcijas izstrādes. Šobrīd ir saņemti priekšlikumi arī pēc sabiedrības līdzdalības procesa. Mēs esam arī noslēguši aptauju par ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju izpēti. Tur šobrīd notiek visu šo rezultātu apkopošana, nodošana arī ainavu un kultūrvēsturiskā teritoriju pētījumu veicējiem, lai mēs varētu virzīties paralēli visiem procesiem uz priekšu. Tas no manas puses par ilgspējīgu attīstības stratēģiju. Varbūt jums kā deputātiem ir kādi jautājumi vai informācija, kuru vēlaties precizēt. Jā, lūdzu, Māri. Man ir jautājums vairāk, vai tas pašvaldībai kaut ko maksās? Tas ir pirmais jautājums. Jā, strateģiskais ietekmes uz vidu novērtējums ir, tas ir izmaksas, ar ko mums jārēķinās papildus. Tas šobrīd nav budžetā paredzētas. Bet skatoties uz šo valsts vides dienesta lēmumu, mums visticamāk arī būs jāatrod līdzekļi šo darbu veikšanai. Apmēram summu mēs šobrīd nevaram pateikt, jā? Šobrīd nevarēšu atbildēt. Viss ir atkarīgs no apjoma, no tehniskās specifikācijas, no tā, ko valsts vides dienests mums piemēros. Ja valsts vides dienestā izsniegtie galīgie nosacījumi būs tādi, kas varbūt arī šo vidas pārskatu mums ļauj izstrādāt ar mazāku ieguldījumu darba ziņā. Iespējams, izmaksas var atšķirties vienā vai otrā gadījumā. Jā. Tad nākamais jautājums, kā tas ietekmēs jaunā teritorijas plānojuma izstrādi? Es saprotu, kamēr nebūs pabeigts šis te, to arī pie tā mēs tā kā pamatīgi esam iebuksējuši, jā? Jā. Tā arī ir. Šobrīd mēs ilgspējīgas attīstības stratēģiju atvērām ar nolūku precizēt vadlīnijas teritorijas plānošanai. Līdz ar to, kamēr mēs neesam apstiprinājuši stratēģiju, mēs nevaram virzīties ar teritorijas plānojumu izstrādes gaitu uz priekšu. Papildus tam, ko mēs varam, mēs šobrīd ar teritorijas plānojumu izstrādātājiem darbojamies ar tiem jautājumiem, kas nav saistīti ar ilgspējīgas attīstības stratēģiju, ar fundamentāliem jautājumiem, kas ir jāatrisina saistībā ar funkcionāliem zonējumiem, ar krasta kāpa aizsargu joslu, ar dažādiem šādiem jau iepriekš institūciju noteiktajiem jautājumiem, kurus mēs varam risināt, bet viennozīmīgi mēs šobrīd ar plānojumu mēs netiekam uz priekšu. Tas, ko mēs šobrīd darām, mums tātad pakāpeniski, mums pirmais solis bija šī ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju izpēte. Šobrīd tur darbs risinās uz priekšu. Pētījuma veicēji gatavo savu ziņojumu, lai pēc tam mēs varētu iestrādāt ilgspējīgas attīstības stratēģijā visus šos te apstākļus, ko viņi ir secinājuši, kas mums dos jau arī
pilnvērtīga informācija tam, kā mēs šīs vadlīnijas varam iestrādāt, sakārtot, lai plānojumā tas būtu jau arī argumentēts fakts, jo šobrīd lielākais klupšanas akmens, ka mēs teritorijas plānošanā un plānojuma izstrādē mēs nevaram noteikt ierobežojumus, ja mēs konkrēti runājam par vēja elektrostaciju ierobežojumu noteikšanu, bez faktisku tādu pētījumu rezultātā vai kā citādi argumentētu secinājumu, ka mēs vienā vai otrā gadījumā teritorijas, kuras būtu jāizsargā un būtu jāiestrādā stratēģijā, ka mēs, respektīvi, mēs nevaram atsaukties uz nevienu dokumentu, kur mūsu, teiksim, vietējās nozīmes ainavas būtu fiksētas un plašāk aprakstītas. Tā kā tas viss šobrīd ir tāds paralēls process un strateģiskais ietekmes uz vidi novērtējums visticamāk arī, ja viņš tiek piemērots kā pilnā mērā arī piemērojums, tas nozīmē, ka arī tas paģērēs vēl papildus 3 mēnešus kā minimums. Tas ir pēc pašreizējām, pēc pašreizējām tām aplēsēm. Bet, ko līdz mēs saņemsim valsts vides dienesta šo lēmumu, tad mēs arī noteikti varam komitejā arī skatīt. Tas noteikti arī skars tad finanšu komitejas deputātus šos te tālākos arī budžeta jautājumus pieņemt arī tālāk domas. Paldies. Jā, Ģirt, lūdzu. Jā, pārāk optimistiski pateicu, un reāli tas varētu būt 4 mēneši vismaz, ja ne pat visu pusgads. Kāpēc? Tāpēc, ka patreiz mums ir jāsaņem šis atzinums no vides valsts dienesta, tālāk mums ir jāveic iepirkuma procedūra, tālāk mums ir jānoslēdz līgums, un tas vien jau paģērēs laika. Līdz ar to, es būšu, kā Beļavnieku Māris saka, es tomēr būšu realists, es gribētu teikt, pusgadu mums tas viss process nobīdīsies. Jo vides pārskatu izstrādāt, tas arī nebūs mēnešu jautājums. Tur ir arī publiska apspriešana ar visiem procesiem. Jā, paldies. Jā, paldies. Nu, vienīgi laiku ziņā varbūt valsts šo vides pārskatu var skatīt ar stratēģijas pirmo redakciju. Nu, reizē. Tad iespējams arī mēs nesadalām šos procesus pa daļām. Mēs varam skatīt šos abus 2 dokumentus vienā apspriešanas reizē. Bet tas ir jāskatās, kā tas viss virzīsies. Bet paldies, Ģirt, par komentāru. Paldies. Labi, kolēģi. Izskatās, ka visi jautājumi, visi izskatāmie šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Teikšu lielu paldies deputātiem par darbu, nodaļu vadītājiem, speciālistiem, kas gatavoja lēmumu projektus. Un tad uz tikšanos vienos finanšu komitejas sēdē. Un veiksmīgi atlikšu šo darbu nedēļu. Paldies par darbu. Sēdes slēdz.